Vai vari iedomāties situāciju, kad aizēji vienu dienu uz darbu un sava priekšnieka vietā redzi un runā ar mākslīgā intelekta klonu? Angliski sakot, AI clone. Jā, izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet šobrīd tā ir plaši apspriesta tematika ārvalstu mēdījos, jo pie mākslīgā intelekta klona izstrādāšanas ir ķēries visiem mums labi pazīstamais sociālā tīkla Facebook vadītājs, dibinātājs Marks Zakerbergs. Jā, ko tad viņš cenšas panākt, cik saprotu? Viņš šo klonu veido tā, lai darbinieki sadzirdētu gan viņa balsi, atpazītu manieres, lai viņš māca tam klonam, kā viņš runā, raksta, izsakās, ko domā par uzņēmumu stratēģiju un kāpēc tad viņš pie tā ir ķēries, tāpēc, ka ir aptuveni Meta uzņēmumos kopumā ir kādi aptuveni 70,000 darbinieki. Tad dažādās pasaules valstīs, visticamāk, ne tikai Amerikā, programmētāji kaut vai atrodas. Un neskatoties uz to, ka šogad maijā Meta plāno atlaist aptuveni 8,000 savos uzņēmumos strādājošos darbiniekus un pievērsties mākslīgā intelekta attīstībai, paralēli top šāds te Marka Zakerberga mākslīgā intelekta klons. Kā tas varētu būt un funkcionēt? Pagaidām grūti iedomāties, bet es saprotu, ka tā viņš cer sasniegt savus darbiniekus daudz labāk, ātrāk un pats atrasties varbūt kaut kur citur, kādās strateģiskās pārdomās, kaut kur doties, nebūt visu laiku, kā saka, tiešsaistē visiem entajiem tūkstošiem pasaulē. Un tas nav tas pats, kas mākslīgā intelekta avatars. Tur mazliet ir avataram pēc tā tehnoloģiskā skaidrojuma ir mazliet cits stāsts, kas tas tāds ir. Bet saucamais klons, jā, interesanti. Un es uzreiz iedomājos, kā būtu, ja mēs Latvijā aizietu uz darbu un savu priekšnieka vadītāju galvenā un vadošo amatu priekšnieku visādu vietā varētu ieslēgt tādu podziņu, play, start, ja, un sākt uzklausīt vai runāt ar mākslīgā intelekta klonu savu priekšnieku skatā. Arī pēc izskata, vai ne? Un, piemēram, tādos lielos uzņēmumos, ko Latvijā mēs, tā kā lielākais vairums jau visi ir dzirdējuši, tas pats Air Baltica, vai Latvijas dzelzceļš, vai vienalga Latvinergo, tādi LMT, Tele2 un tādi visādi lielie uzņēmumi, kas ir mums zināmi, un tie darbinieki aiziet un pēkšņi viņiem priekšā ir tāds mākslīgais priekšnieks, tā varētu teikt. Mazliet jau liekas, ka mēs dzīvojam tādā 90. gadu kultas filmas Matrix situācijā. Kādreiz bija lasot grāmatas par zinātnisko fantastiku un skatoties filmas, kāds bija tolaik, pirms dažām 10 gadiem. Tepat jau nesen tas bija, bet nevarēja iedomāties, ka vispār varētu būt kaut kad tāds internets, dators un vietārunis, kur vēl mākslīgais intelekts un dažādi rīki, ar ko mēs sarakstamies, sarunājamies un ārzemēs arī jau uzdodam kādus uzdevumus un visādi mākslīgā intelekta asistenti, aģenti, chatboti, ko mēs tagad cenšamies aptvert. Bet ir skaidrs, kad
ja mēs visu laiku runājam par to, ka mainīsies darbiniekiem, viss kaut kas darba ņēmējiem un izpildītājiem, tur pazudīs kādas profesijas vai samazināsies, vai nebūs tāda vajadzība dēļ tā mākslīgā intelekta ātrumiem un spējām, ko tas spēja izdarīt, un valdīja kaut kāds satraukums par to darbinieku pusē. Nu tad, ja Marks Zakerbergs tagad strādā Facebookā savā metā lielajā, milzīgajā ASV giganta IT uzņēmumā pie šāda jau varianta, nu tad arī darba ņēmējiem, vadītājiem, augstākajai vadībai arī būs viela pārdomām. Vienīgi ir tas, ka Latvijā viss ienāk vēlāk. Nu tur pēc gada, 2, 3, dažās jomās vēl vēlāk, 5, varbūt pat vēl neesam daudz kam līdz tikuši, kas ir Amerikā, Ķīnā vai ne tur visur tādās lielvalstīs vai Vācijā vai kur. Un attiecīgi būs interesanti, kā tas klons darbosies, kā tas būs. No vienas puses liekas, ka varētu būt arī tīri labi, jo tad tas pats priekšnieks, vadītājs var aizdoties kādā tālākā tur ceļojumā, konferencē, nesatraukties, ka kaut ko nevar atbildēt, būt klāt, ieslēdz tik to klonu, lai tas stāsta viņa manierē un runā, un cilvēki, darbinieki nejutīs to, ka viņš tur kaut kur trūkst, ja? Un tad tikpat Latvijā, piemēram, vadītājs var aizdoties arī uz Latvijas Nacionālo biblioteku, piemēram, klusumā, mierā palasīt arhīvus kaut kādus, padomāt par kaut ko attīstīt uzņēmumā, ko pašam varbūt vajag attīstīt sevī, jo, nu, un tad rādīt darbiniekiem, ko ta pats ir izdomājis jaunu, ja? Jo darbinieki, tāpat kā sēžot mēs te teātra rindās, nu, gaidām arī kaut kādu inovāciju, kaut kādu priekšlikumu, radošumu arī no tā vadītāja. Un, nu, tā kā varētu būt, ka tas klons no vienas puses atvieglotu visādā ziņā to darba ikdienas rutīnu, ne tikai izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Jā, un darbiniekiem atkal tīri no psiholoģijas viedokļa raugoties, nu, dienā, kad nav garstāvokļa noskaņojuma vai pašsajūta attiecīgā, varbūt pat tiešām labāk uzspiež to pogu play un runāja ar priekšnieku un klausos, ko viņš stāsta, grib pateikt tur visiem, ko viņš domā caur to mākslīgā intelekta klonu. Un arī varbūt ir tāda atgriezeniskā saite, varbūt būs izdomāta, ka varēs ierunāt pretīm, ko tu varbūt saskati kādas sarežģījums, varbūt kaut ko jāatrisina ir, varbūt tās ir kāds interesants priekšlikums, varbūt zem 4, 8, 6 acīm kaut kur sapulcē nemaz nevar to pateikt, jo cilvēki jau ir dažādi, ir introvertie, ir ekstravertie, ir līderi tipa, ir tādi novērotāji, mēs taču esam dažādi. Nu, skatīsimies, kā tad Facebook vadītājs un lielā ASV giganta meta uzņēmuma, tas līdzdarbinieks, vadītājs CEO, nu, ko viņš piedāvās pasaulē, jo tagad jau pēdējos gados līdz ar mākslīgo intelektu mums Amerika, šie te lielie miljardu miljonu kompāniju vadītāji tehnoloģiju jomā, ko mēs varam nosaukt kā tas pats Meta, Google, Nvidia, Amazon un citi nāk ar visādiem tehnoloģiskajiem brīnumiem, kas sākumā ir brīnumi un pēc tam tā ir mūsu ikdiena. Gan datoros, gan vietāruņos, ko mums atkal jāapgūst, un tie rīki. Nu, būs interesanti, jāsaka, kā ir. Un vēl runājot par to darba tirgu, kas tad varētu te pazust tuvākajā laikā ārzemju presē un tajos avotos par tehnoloģijām, un dominē tādas lietas, kā profesijas, tādas, kas ir rutīnas, tādas
darbi, datu ievadītājs, zvanu centri, tie menedžeri, ja, tulkotāji, rakstītāji, grāmatveži, tādi, kas tās kalkulācijas tik pamatveids, juristi kaut kādi iesācēji, junior līmenis, vispār tādi darbi, kas ir junior līmenis, ko var izdarīt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Nu, tur jāskatās ir, ko tagad vispār jauniešiem vai nemācīties, un tiem, kas jau strādā, nu, uz ko varbūt pārkvalificēties, kādu nišu aizņemt, pastiprināt kaut ko, nu, jo visu jau tas viens cilvēks taču nevar zināt. Nu, mēs esam unikāls katrs, nevis mēs esam viens mākslīgā intelekta rīks, un mēs varam atbildēt uz visiem pasaules jautājumiem un kosmosa jautājumiem. Nu, tā nav. Un mainīsies, tās profesijas ir, kas pazudīs, ir, kas paliks, un paliks, protams, tās, par ko arī runā un saka, un ir zināms, nu, tās fiziskā darba, ko nevar tomēr tehnoloģiski aizvietot, vai tie ir būvnieki, ja, ārsti, medmās, nu, tāds, kas ir cilvēks sociālā tā kā aprūpe, psihologi, psihoterapeiti, ja, nu, skolotāji, tāda fiziskā darba darītāja, ko nevar iestatīt tā gluži, ja, kā robotu, un tad un tad vai ne tur, nu, tādas profesijas jau arī paliks daudz, bet daudz mainīsies, tādas, kas ir rutīnas darbi, biroja darbi, un kaut kas jauns radīsies, bet nu, šis teku, par ko runā Facebook vadītājs, pie kā viņš strādā pie tā sava mākslīgā intelekta klona, nu, tas jau ir atkal kaut kāda jauna pakāpe. Gaidīsim, kas būs, jo ja Amerikā tāda izstrādās un ieviesīs, tad laikam ilgi nebūs jāgaida, ka arī līdz Baltijai, līdz Latvijai nonāks tāds tehnoloģisks risinājums. Jā, un tad arī darbinieki varbūt arī paši varētu arī kādu mākslīgā intelekta klonu savējo uztaisīt, lai arī būtu, nu, lai būtu kā nevis 1:0 vienos vārtos, bet lai būtu 1:1, ja, ja jau ir vadībā kloni, nu, tad arī starp kā futbola komandā aizsargiem, uzbrucējiem un bumbas padevējiem, kā saka, arī vajag tos klonus, un tad tas būtu jau nākamais, un tad tagad vismaz iesācējiem mākslīgā intelekta jomā, un arī tie, kas jau mazliet jau kaut ko izmanto, nu, jāķeras vairāk klāt ir, lai izprastu tos chatbots, to visvieglāk, bet tos mākslīgā intelekta asistentus, aģentus, jo, nu, pat ārzemēs to aģenti ir ļoti daudz, un biznes to biznesu vidēji sevišķi uzņēmumos, ja? Un jāskatās, ko tad ievies tajā visā vajag un palauzīt, kā teikt, galvas prāta vētrā pie, teiksim, tādā neformālā varbūt gaisotnē, ko tad mēs varam Latvijas tajā uzņēmumā ieviest, aprunāties ar kādu programmētāju inženieri, kas ar pie tā strādā un izprot to mākslīgā intelekta jomu, neskriet ieviest visu, kas jau pagadās un pasaulē, nu, skatīties pēc savām vajadzībām, iespējām. Nu, jā, un tad sekot līdzi, ko darīt, kā darīt, un tad gaidīt, ko tad Facebook vadītājs, kādu mākslīgā intelekta klonu liks mums priekšā un kā tad to te tagad varēs ieviest. Tā kā tehnoloģija attīstība šobrīd ir ārprāta ātrumos, un mēs nespējam tam tikt līdzi, jo arī paši programmētāji un tie, kas strādā IT nozarē, ja tomēr arī domā un skatās, kā tas viss, vai tas kaut kad apstāsies, tās, nu, viss tā veļas, kā saka, kā sniega bumba, lielāka un lielāka, bet vai kaut kur apstāsies un kā tas būs? Mēs Latvijā mazliet arī esam tie novērotāji, mazliet atturīgi un neskrienam uzreiz visu ieviest, jo arī finanses jau nav jau Amerikas uzņēmumu budžeti, lai katrs uzreiz ieviestu klonus, aģentus un asistentus. Ja? Viss palēnām. Un arī profesionāli skatās uz to, kā viss, vai kaut kad apstāsies tas
Vai viss, bet pagaidām izskatās, ka ideju ir daudz, tehnoloģiju laikmets griežās vareni un sekojam līdzi. Tas ir tas galvenais. Sekojam līdz visam, kas notiek